Vai esat pamanījuši, ka šodien par vienu un to pašu naudas summu var nopirkt mazāk nekā vakar? Pat nav jāklausās kārtējās ziņas par ikmēneša inflāciju, ir skaidrs, ka pie vainas ir tieši tā. Un tas inflācijas izkostais rops, ko mēs novērojam mēneša vai gada ietvaros, ir sīkums salīdzinot ar to, ko tā nodara tai naudai, ko cenšamies krāt pensijas vecumam. Vienalga, vai krājam to burkā un rokam dārzā, vai arī noguldam bankā, inflācija ar labu apetīti tik pa laikam noēd gabaliņu no mūsu sūri grūti pelnītās naudas. Bankas piedāvātie procenti par depozītu savukārt knapi nosac to pašu inflāciju. Ko darīt? Kā aizsargāt savu kapitālu? Gan to, kas nopelnīts ikdienā, gan to, kas nolikts kādiem konkrētiem mērķiem. Kā izvēlēties labāko naudas saglabāšanas veidu? Un kā zināt, kas mūs sagaida nākotnē? Winston Churchills ir teicis, ja gribat zināt, kas būs nākotnē, palūkojieties, kas noticis vēsturē. Un vēsture jau vairāk kārt ir pierādījusi, ka visdrošākais kapitāla saglabāšanas veids ir zelts. Diemžēl šodiena un nesena vēsture pierāda, ka veidot uzkrājumus papīra naudā ir visai bīstami. Katras valsts visai nesenā vēsturē ir atrodams vismaz viens naudas maiņas gadījums, kad nauda zaudējusi pusi un vairāk no savas vērtības vienā mirklī. Turpretī zelta cena pēdējos gada desmitos ir tikai kāpusi un pa šo laiku palielinājusies vairāk kārt. Vēsture nepielūdzami rāda, ka viss mainās – laiki, valdības, attiecības, produkti, nemainīgs paliek tikai zelts. Zelts ir īpašs produkts, to cilvēce lieto jau vairāk nekā 5000 gadu. Tas ir bijis pazīstams kā norēķina līdzeklis jau 2000 gadus pirms mūsu ēras. Tieši zelts ir visdrošākais kapitāla saglabāšanas veids, un tieši tīrs 24 karātu, jeb 999,9 provis, jeb investīciju zelts. Šāds zelts nekad nekļūs mazāk vērtīgs, to neēd laika zobs. Tajā laikā, kad inflācija burtiski apēd dolāru un to tonnām piedrukā klāt vēl un vēl, tieši zelts paliek tā vērtība, ko nekas nespēj iznīcināt, un kas vienmēr saglabā savu vērtību. Tātad apkopošu, kāpēc tieši investīciju zelts? Zelts vienmēr bijis un būs vērtīgākais metāls. Daudzi uzskata, ka vērtīgākais metāls ir platīns, taču tā nav. Vēsturiskā griezumā raugoties no liederības skatu punkta, kā arī no patiesās vērtības viedokļa, tieši zelts ir visvērtīgākais metāls pasaulē. Zelts ir visreālākā nauda, kas jebkad ir izdomāta visā cilvēces pastāvēšanas vēsturē. Tā cauri laikiem, vēstures gaitā jau vairāk kārtīgi, ir pierādījusi to, ka tā ir un paliek visstabilākā un visvērtīgākā, praktiski vienīgā pasaules valūta. Tā kā zelta resursi pasaulē ir ierobežoti, tad pieprasījums pēc zelta ar laiku tikai pieaugs, un tā cena gan ņemot vērā resursu ierobežotību, gan arī inflāciju, tikai augs. Zelts ir vislabākais kapitāla aizsardzības veids pret inflāciju. Jūs varat ar zeltu iet mežā uz 10 gadiem, un pēc 10 gadiem iznākt laukā un nopirkt tieši to pašu un tikpat daudz, cik varējāt nopirkt 10 gadus atpakaļ. Pamēģiniet iet mežā uz 10 gadiem ar papīra naudu. Tāpat svarīgi ir atcerēties, ka neviens cits investīciju veids tik labi nenodrošinās jūsu kapitāla saglabāšanu kā zelts. Pat ja jums ir nekustamais īpašums vai arī 2 superdārgas automašīnas garāžā, tās ir jākopj un jāuztur. Pie tam visi šie īpašumi ar laiku zaudē savu vērtību, ja vien jums nepieder pils vai auto ar antikvāru vērtību. Vēlreiz atgriežoties pie likviditātes jautājuma. Nez vai jums izdosies pārdot 1 kvadrātmetru zemes vai 1 istabu, lai nopirktu maizi iespējamā krīzes situācijā. Tāpat visai apšaubāms, vai jums izdosies pārdot auto šādā situācijā. Toties zelta stienīti kredītkartes lieluma formātā labprāt ieliks kabatā jebkurš pakalpojumu sniedzējs vai pārdevējs, kura pakalpojumi jums tajā brīdī būs nepieciešami. Zelts saglabā savu vērtību un tiek īpaši augstu novērtēts sociālo, ekonomisko un politisko krīžu laikā, kā arī dabas stihiju un karu laikā. Tā ir vispieprasītākā un visvieglāk apmaināmā vērtība. Kritiskos brīžos, kad nestrādā bankas un apkārt valda hauss, zeltu jūs vienmēr spēsiet apmainīt pret maizi vai lidmašīnas biļeti vai arī pārdot, jebkurā laikā, jebkurā zemeslodes vietā, jebkurā bankā atbilstoši tai cenai, kas uz to dienu būs aktuāla Londonas biržā. It sevišķi, ja runa par maziem nomināliem, zelta stienīšiem ar svaru 1 grams, 2,5 vai 5 grami. Vēlos piebilst, ka zelts nav domāts ātrai peļņai to pērkot un pārdotot. Tām vislielākā nozīme ir tieši kā uzkrājumam, ko jūs varat atstāt saviem bērniem, vai arī kas var jūs glābt krīzes situācijās.
Kamēr miljons jūsu bankas kontā paliks jums tāls un neaizsniedzams, ja tam var izrādīties, ka tas būs vairs vienkārši cipars, bez jebkāda reāla seguma, jo tā ir nauda, kas praktiski jums nepieder, jo glabājas svešā kabatā. No visa iepriekš minētā izriet, ka zeltam ir jākļūst par katra cilvēka finansiālās drošības spilvena pamatsastāvdaļa. Pašreiz jūs esat tikai viena soļa attālumā no sava zelta uzkrājuma radīšanas. Pie tam jums ir unikāla iespēja nevis pirkt zeltu par savu naudu, bet gan iegūt to savā īpašumā tikpat kā netērējot savus personīgos līdzekļus. Vēlaties uzzināt, kā? Uzmanīgi klausieties tālāk, un sevišķi uzmanīgi klausieties, ja jūs šobrīd neliek mierā doma par to, kā lai šodien izdzīvo, kur nu vēl izveido uzkrājumus, tad jums sekojošā informācija būs īpaši noderīga. Šī gada pavasarī Vācijas kompānija Karatbars ir nākusi klajā ar unikālu piedāvājumu – pakāpenisku zelta uzkrājuma veidošanas programmu, kurā katrs pats izvēlas, kādā tempā un kādā apjomā vēlas uzkrāt zeltu. Būtībā tā nav zelta pirkšana, bet gan nedrošās papīra naudas konvertēšana daudz drošākā ekvivalentā zeltā. Mēs būtībā pārliekam naudu no vienas kabatas otrā, noliekot to drošībā. Un jebkurā mirklī mēs šo pašu zeltu varam atkal pārvērst naudā. Uzkrājums tiek veidots neliela nominālas tienīšos 1 grams, 2,5 grami, 5 grami. Tātad atlicināt finanses vienai vienībai spēj katrs, arī cilvēks ar visai pieticīgiem ienākumiem. Bet tas vēl nav viss. Kompānija piedāvā izveidot ne tikai uzkrājumu, bet arī reālu naudas plūsmu, un tas ir iespējams pateicoties kompānijas piedāvātajai partnerprogrammai. Kompānija dāsni atalgo par to, ka ne tikai paši veidojam zelta uzkrājumu, bet parādām šādu iespēju arī citiem. Neuztraucieties, ja nekad neesat nodarbojušies ar rekomendācijām. Mēs esam izveidojuši stabilu komandu, darbojamies visi kopā komandā, kopā mācāmies un attīstamies. Ja jums šodien vēl nav nepieciešamo iemaņu, rīt jums tās jau būs. Protams, ka pašam ir jābūt motivētam apgūt jaunas iemaņas un zināšanas. Tagad par komandas piedāvātajām iespējām. Ja ir vēlme, motivācija un nepieciešamās zināšanas, ir iespēja darboties pašam patstāvīgi, iekļaujoties komandas komunikācijā un pieredzes apmaiņā. Ja tomēr nejūtaties droši, tad ir iespēja samaksājot simbolisku dalības maksu 10 eiro, iestāties dzīvajā rindā. Šie 10 eiro veido komandas reklāmas budžetu. Lai jūs būtu iespēja saņemt kompānijas dāsnās komisijas maksas, katram ir nepieciešami 2 partneri. Lai to izpildītu šī dzīvā rinda, tad arī vienmērīgi tiek sadalītas starp partneriem. Tomēr tas nenozīmē, ka var iestāties dzīvajā rindā un gaidīt naudu virstam no debesīm. Komandas darbs paredz arī noteiktas aktivitātes, reklāmu izvietošanu dažādos resursos un atskaitīšanos par padarīto darbu. Tāpat arī piedalīšanos komandas diskusijās un apmācībās. Komanda palīdz veidot biznesu aktīvajiem. Pat ja jūs vēl pilnīgi neko nemākat un nezināt, bet izrādat savu ieinteresētību un līdzdarbojaties, tad komanda, kā lokomotīve, vilks jūs uz priekšu, arvien tuvāk jūsu finansu rezultātam un personības izaugsmei. Tātad, šobrīd jums ir izvēle – kļūt par kompānijas Karatbars klientu un vienkārši savērtā tempā veidot zelta uzkrājumu. Vai arī kļūt par kompānijas partneri un patstāvīgi darbojoties komandas ietvaros veidot savu biznesu. Vai arī izmantot komandas piedāvājumu dzīvo rindu, kas jums dod iespēju aktīvi līdzdarbojoties un mācoties saņemt no komandas nepieciešamos 2 partnerus, ko pieprasa kompānijas piedāvātais izmaksu plāns. Izvēle paliek jūsu ziņā. Lai kāda arī būtu jūsu izvēle, veidot biznesu vai arī tikai veikt uzkrājumus, ja esat gatavs spērt pirmo soli tuvāk savai finansu drošībai, atstājiet savus kontaktus blakus redzamajā formā, lai varam ar jums sazināties. Uzreiz pēc kontaktu informācijas apstiprināšanas savā e-pastā saņemsiet arī sīkāku informāciju par kompāniju Karatbars un tās piedāvātajām iespējām. Negaidiet nākamo krīzi, neļaujiet tai pārsteigt jūs nesagatavotu. Rīkojieties!